darba sagatavošanā. Klausoties formā, pēdējā diena šodien papildus tā pamatidē, ko es gribu jums visiem pastāstīt, vēl vairākas domas radušās klāt. Un tas galvenais, ko es gribu jums pajautāt šobrīd, atbildēt pats sev, kādu jūs vēlaties redzēt sabiedrību Latvijā pēc 5, 10, 20 gadiem? Respektīvi tieši to sabiedrību, kurā mums būs jādzīvo. Un tad nākamais jautājums ir, kurā vietā šī sabiedrība tāda arī radīsies. Un varbūt, ja mēs šeit esam tikai 100 cilvēki, kas ir Latvijas aktīvā jaunatnes šobrīd, aktīvākiem aktīvajiem, bet ja paskatās kopās visiem, kas mācās šobrīd universitātē dažādas Latvijā, tie 110 tūkstoši. Ja es pareizi savu cipars. Bet es noteikti vairāk par 100 tūkstoši studenti. Un tad tagad jautājumi vairāk tādi šobrīd. Kurš šobrīd mācās universitātē kādā? Kurš ir students? Kurš ir varbūt beidzis kādu universitāti Latvijā šobrīd? Kurš ir apvienāts par izglītību, ko viņš iegūst vai iegūst? Vispār, par Latviju, jā. Un kurš ir neapmierināts ar to izglītību, ko iegūst viņa kursu biedri pārējie? Mums varbūt, kā nešķiet, varbūt tik ļoti aktuāla problēma pēc paceltiem notām. Bet, manuprāt, ir ļoti svarīgi, ka cilvēki tiešām iegūst tās zināšanas. Un, protams, šī ir veca ideja. Un ir ļoti daudz dažādas studentu organizācijas, kas par to cīnījušās, kas mēģināšu uzlabot izglītības kvalitāti, bet es pēdējos 4 gadus pavadot universitātē, es esmu bijis arī vairākās domām iesaistīts, es neesmu jūtas nekāda atdevi no tā. Un lūdzu, ka līdz ar to man liekas, ka tā ir viena ļoti, ļoti svarīga lieta, kas mums būtu jādara. Un tā ideja varbūt, ko šajā visā varētu pievienot no sevis, ir, ja mēs šeit esam 100 jaunieši, kas vēl lielu daļu mācās un ir saistīti ar dažādām izglītības iestādēm, tad es domāju, katram no mums ir vismaz kaut kāda maziņa doma par to, kā mēs varētu kaut ko uzlabot, par to, kā mēs varētu padarīt to procesu labāku. Un konkrēti, piemēram, es varu pateikt par savu, jo es esmu fiziķis, es mācos fiziku, un es neesmu priecīgs par to, kā izglītība iegūst manējiem kursu biedri, bet galvenā ideja ir, ko es piedāvāju, varbūt, un es ļoti domāju, ka citās nozarēs varētu nostrādāt, ir, ka informācija, ko mēs iegūstam universitātē, augstskolā un nav tur, viņi ir jāizlaiž caur sevi. Viņi ir jāapstrādā katram personīgi, un to vai varētu kontrolēt panākt, tas jau tā diezgan muļķīgi, vai ne? Bet izveidot dažādas veidus, kā to informāciju, kas tiek lekcijās apskatīt, cilvēks izlaiž caur sevi, piemēram, mājaslapā veidā, vai arī kaut kā referāta veidā, bet kas ir regulāri. Un tajā brīdī nav tā, ka vairs var izbūvēt cauri studijām, kā šobrīd pārskatā lielākā daļā gadījumā, kas notiek, ka cilvēki semestru laikā kaut kādā veidā pabeidz semestru, tiek ieskatām, un tad sesijas laikā saspringst. Un līdz ar to pēc šīs sesijas, kad viņi nokārto 2 nedēļu laikā, atkal visa informācija ir aizmirsusies. Un tad, lai šo informāciju atcerētos, kas ir svarīgi, veidot izpratni savā nozarē, veidot dažādu izpratni par mijiedarbībā, kas notiek ar dažādām lietām, ir nepieciešams aktīvāk tajā visā procesā iesaistīties. Un, jā,
Un galā, tas būtu arī mans aicinājums to darīt vairāk. Un vēl viena lieta vakardien jau nedaudz izskanēja, lai mēs esam resursi. Un no sākuma resursi paši priekš sevis. Lai mēs, ne tikai šeit esoši, bet lai visi Latvijas jaunieši būtu resursi. Kvalitatīvs resursi priekš tādā kā jūs izrādāt. Paldies!